Tik daudzi cenšas zaudēt svāru, vadoties pēc visādiem mītiem un, bieži vien pretrunīgiem padomiem. Bet kas notiktu, ja mēs to visu vienkārši noliktu malā un paļautos tikai un vienīgi uz zinātni? Tieši to mēs šajā apskatā arī darīsim. Pilnīgi viss sāks ar vienu fundamentālu principu – enerģijas bilances likumu. Tas ir pamats jebkurām svara izmaiņām. Tūlīt apskatīsim, ko tas īsti nozīmē praksē. Tātad, kas īsti ir tas kaloriju deficīts? Ziniet, ja pavisam vienkārši tas ir kā enerģijas parāds. Ja ķermenis patērē vairāk enerģijas nekā saņem ar pārtiku, tam nāks ķerties klāt savām rezervēm. Un tās rezerves primāri ir tauki. Un ir svarīgi atcerēties, neatkarīgi no diētas nosaukuma vai veida, bez šī stāvokļa svara zudums vienkārši nenotiek. Un zinātne to apstiprina. Šis citāts, kas nāk no plašas 20 pētījuma meta-analīzes, ir ļoti, ļoti spēcīgs. Ko tas nozīmē? Ka skatoties tīri no svara izmaiņu viedokļa, enerģijas vienībai nav nozīmes, no kurienes tā nāk, no taukiem vai ogļhidrātiem. Bet tas, protams, uzreiz rada vienu ļoti svarīgu jautājumu. Jā, tieši tā. Vai tam tiešām nav nozīmes? Ja svaram ir būtisks tikai kaloriju skaits, vai tas nozīmē, ka var ēst pilnīgi jebko, ja vien iekļaujas deficītā? Atbildi ir nedaudz sarežģītāk. Un lūk, te arī ir tā atšķirība. Svara kontrolei, jā, kalorija ir kalorija, bet vispārējai veselībai, hormonu līdzsvaram un, kas ir ļoti svarīgi, sātas sajūtai, nebūt nē. Dārzeņi mums sniedz vērtīgas uzturvielas un šķiedrvielas, kas palīdz justies pārēdušam daudz ilgāk. Limonāde tā sniedz tikai cukru un enerģiju bez jebkādas pievienotās vērtības. Tātad secinājums ir skaidrs. Deficīts ir jārada ar uzturvielām bagātu pārtiku. Labi, esam tikuši skaidrībā. Ir nepieciešams kaloriju deficīts. Tagad nākamais, ļoti svarīgais solis. Kā nodrošināt, ka mēs zaudējam tieši taukus, nevis vērtīgo muskuļu masu? Un te lūk, galvenā loma ir olbaltvielām. Olbaltumvielām ir tāds kā trīskāršs ieguvums tauku zaudēšanas procesā. Pirmkārt, tās palīdz kontrolēt apetīti, jo rada ilgstošāku sātas sajūtu. Otrakārt, to pārstrādei ķermenis patēra nedaudz vairāk enerģijas, un kas ir pats svarīgākais, tās ir muskuļu būvmateriāls, kas palīdz tos pasargāt laikā, kad ķermenis dedzina taukus. Bet cik daudz tad ir nepieciešams? Starptautiskā sporta uztura biedrība iesaka tieši šo diapazonu – no 1,4 līdz 2 gramiem olbaltumvielas uz katru ķermeņa kilogramu. Tas ir ļoti efektīvs mērķis, lai kaloriju deficīta laikā maksimāli pasargātu muskuļu masu no noārdīšanās. Tagad parunāsim par vingrošanu. Daudz joprojām uzskata, ka var vienkārši izskriet sliktu diētu, bet zinātne mums rāda pavisam citu ainu. Vingrošana ir neticami svarīga veselībai, bet tās lomas svara zaudēšanā ir vairāk atbalstoša, nevis galvenā. Šis skaitlis, manuprāt, ir diezgan atklājošs. Pētījumi rāda, ka cilvēki, kas nodarbojas tikai ar mērenes intensitātes vingrošanu, nemainot diētu, 6 līdz 12 mēnešu laikā zaudē vidēji tikai ap 2 kilogramiem. Kāpēc tik maz? Atbilde slēpjas mūsu ķermeņa apbrīnojamajā spējā pielāgoties. Kad mēs sākam tērēt vairāk enerģijas sportojot, ķermenis to, protams, pamana, un, lai taupītu resursus, nedaudz samazina enerģijas patēriņu citās mazāk pamanāmās jomās. Tāpēc paļauties tikai uz vingrošanu, lai radītu lielu deficītu, ilgtermiņā ir ļoti, ļoti grūti. Sanāk tāda kā cīņa pašam ar savu ķermeni. Bet kur tad slēpjas tas īstais spēks? Šie metaanalīzes dati rāda ļoti skaidru ainu. Paskatieties, ja apvieno kaloriju deficītu ar spēka treniņiem, rezultāti ir vienkārši iespaidīgi. Tauku zudums ir dramatisks, vairāk nekā 5 kilogrami, bet pats galvenais, liesā masa, kas galvenokārt ir muskuļi, tiek gandrīz pilnībā saglabāta. Tā lūk ir tā ideālā kombinācija, lai zaudētu taukus, nevis spēku. Viena no visvairāk nomācošajām pieredzēm, vai ne? Svara plato. Tas brīdis, kad progress pēkšņi apstājas. Daudzi uzreiz vaino sabojātu vielu maiņu, bet patiesais iemesls visbiežāk ir pavisam cits. Paskatīsimies uz šo grafiku. Tā pārtrauktā līnija apakšā, tā rāda, kāds būtu svara zudums, ja diēta tiktu ievērota perfekti. Katru dienu, bez atkāpēm. Bet reālais svara zudums
Tā ir tā nepārtrauktā līnija, gandrīz identiski seko punktētajai līnijai. Un tas ir modelis, kas paredz nelielas periodiskas atkāpes no diētas. Ko tas īsti nozīmē? Tas nozīmē, ka plato gandrīz nekad nav vielmaiņas problēma. Drīzāk tas ir rezultāts nelieliem, pat neapzinātiem norāvieniem, kas laika gaitā summējas un vienkārši apstādina progresu. Un ziniet, tā patiesībā ir laba ziņa, jo diētas ievērošana ir uzvedība, un uzvedību var kontrolēt. Labi, esam apskatījuši galvenos zinātniskos principus. Tagad laiks to visu salikt kopā vienā vienkāršā un, kas svarīgi, praktiskā formulā. Tātad, viss ir apkopots šajos 4 soļos. Pirmkārt, enerģijas bilance ir jāizveido deficīts. Otrakārt, kompozīcija ir jāiet pietiekami daudz olbaltvielu. Treškārt, stimuls ir jāveic spēka treniņi, lai ķermenim būtu iemesls saglabāt muskuļus. Un ceturtkārt, kas ir tikpat svarīgi, psiholoģija. Ir jābūt konsekventam, nevis perfektam. Tieši tā ir ilgspējīgu panākumu atslēga. Un lūk, nobeigumā jautājums pārdomām. Tagad, izprotot šos zinātniskos principus, ir iespējams veidot daudz efektīvāku un veselīgāku pieeju. Kurš no šiem punktiem, vai tā ir kaloriju apzināšanās, olbaltvielu palielināšana, varbūt spēka treniņu uzsākšana, vai vienkārši apņemšanās būt konsekventākam, kurš no tiem šobrīd šķiet vissvarīgākais savā ceļā? Jo pirmais solis uz reālām pārmaiņām bieži vien sākas ar vienu nelielu, bet ļoti apzinātu lēmumu.